kur atrast cilvēkus, pirmo reizi mēģina piesaistīt investīcijas, tu nenāc no turīgas vides, tev nav bagāti draugi vai pazīstami, pieņemsim, ja? Kas ir lielākā daļa gadījumu. Kā es to darīju pašā sākumā, es vienkārši uzskaitīju visus cilvēkus, kurus es pazīstu, un nevis gāju pie šiem cilvēkiem mēģināt piesaistīt naudu no viņiem, bet stāstīt par savu biznesa ideju un teikt, ka man vajag finansējumu, vai viņi var kādu ieteikt, atrast, palīdzēt. Viens no šiem cilvēkiem bija mans draugs no universitātes, ar kurš kopā mācījos. Viņš bija tikpat nabadzīgs kā es tajā laikā, kad es piesaistīju pirmo naudu pirmajam biznesam 2010. gadā. Bet viņam ideja patika, viņš zināja mani, un viņš savā pusē pazina čāli, kurš nāk no ļoti turīgas ģimenes, kurš šad tad iegulda kompānijās. Un mans uzdevums bija sākumā pārliecināt šo savu draugu, kas nebija grūti, tas bija vienkārši principā viena saruna. Viņš teica, jā, tas izklausās interesanti, es parunāšu ar šo savu džeku. Un tas ir tas, ko es saku, ja tavā kontaktlokā nav kāds, kur tu pazīsti, kurš var būt potenciāls investors, ir vienmēr tur ir varbūt omīte, brālis, tēvs, krustāvs, vispārējā. Tad viņiem būs vismaz viens cilvēks, kas ir potenciāli turīgs, nevis tur obligāti miljonārs investors, bet kāds, kas būtu gatavs ielikt 10 000. Tas ir absolūti garantēts, ka tas tā būs.